The coolest and crudest radio show in Latvia. Kūlenis FM. Labrīt, vēl vienreiz pēdējo reizi labrīt, 9:49 un mēs noslēdzam muzikālo interviju maratonu šorīt ar nevienu citu kā Vēstnieks, un viņa dziesmu jau nu pat klausījāmies. Strāva bija tā, kas nu pat izskanēja radio ēterā, un mums ir pievienojies Recordings in progress ir pievienojies šorīt. Šorīt mums Rudolfs ir pieslēdzies pats Vēstnieks, un viņam ir veseli 2 jaunumi, par kuriem pastāstīt. Vienu no tiem noteikti noklausīsimies jau šorīt. Labrīt, Rudolf! Labrīt, Māri! Nu, kā es katram šī rīta, vispār katra rīta intervijas dalībniekiem jautāju, kā izgulējies, kā jūties šorīt? Es vakar nevarēju aizmigt, īstenībā es biju haipā, kā angliski saka. Es biju arī aizgājis uz lielisku koncertu, Krisno koncerts un Soundplats, un Krisno ir man labs draugs. Tā kā es neesmu īstenībā izgulējies, un es esmu pirmo reizi pieslēdzies Zoomā pie ilgiem laikiem, un man ir arī kaut kāds lūpa filtrs lielisks, bet klausītāji jau to nedzirdēs. Klausītāji to šobrīd nedzird, kādā krāsā tie lūpas, bet pakomentēja to. Rudolfam ir uzlicies kaut kāds skaistināšanas filtrs, un īpaši krāsa tas piešķir viņa lūpām. Man liekas, matiem arī vēl kaut kādu pietoni iet. Bet tas, protams, vakardien bija Valentīna diena, un visa diena tāda darbīga. Un plus ja vēl koncerts, protams, saprotams. Bet kaut kad arī jāmosts. Kaut kad jāmosts un arī jāstāsta par dziesmām. Un dziesmas īstenībā jau vakar viņas prezentēja, bet mēs te Kurzemes rādījā bijām pilnīgā mīlestības vilnī ar visām Valentīna dienas lietām aizņemti. Bet šodien esam gatavi spēlēt un pastāsti par tev veselas 2 dziesmas, es saprotu, ir jaunas. Jā. Man ir 2 jaunas dziesmas. Es sapratu to, ka forši ir izlaist 2 dziesmas īstenībā. Tas ir labāk nekā izlaist vienu, jo ja tā viena kādam nepatīk, tad viņam patīk tā otra. Un tad arī ir dažādi cilvēki, ir dažādi raksturi, un vienam patīk kaut kas tāds, un otram kaut kas tāds. Un man ir liels gods, kad šajās dziesmās arī piedalījās ļoti foršas jaunas dziedātājas, ar kurām arī ļoti sadarbības. Juliāna Tīruma, Emīlija Loze un Keitija Eizenbārda, kuras ir man arī labs draudzens un ļoti foršas meitenes. Man patīk tavs vokāls, bet jāatzīst, ka tad, kad meitenes iedziedas, tas izskaistina to visu, paplašina to skanējumu. Mēs, kungi, nevaram visu to tembrālo bloku mēs nevaram tā kā noklāt, nodziedāt. Tas ir vairāk kā skaidrs. Es arī gribēju tā, lai man pašam ir kaips to mūziku klausīties, jo, teiksim, es neesmu tik liels narciss, lai varētu par sevi tā tīkšināties, klausoties savu mūziku, bet tad, kad tu dzirdi kādu citu dziedumu arī, un man arī, teiksim, es atceros, ka es rādīju, es arī pats miksēju to mūziku, un es atceros, ka es rādīju tos miksus meitenēm. Tad viņas teica, kāpēc backvokāls ir tik skaļš, tādā ziņā, ka tas jau vairs nav backvokāls, un es teicu, tas varbūt arī nav. Kaut kur tas ir backvokāls, bet kaut kur es esmu backvokāls. Tāda sinerģija jāveido, protams. Jā. Kopā skan labi. Ja tu saki, ka tu pats esi arī miksējis, es varu atzinīgs vārds izteikt arī par to, kā miks skan. Katrā ziņā gan radio, gan iepriekšējā dziesma, jau ko mēs Strāvu īstenībā mēs spēlējam ļoti aktīvi un arī labas atsauksmes no Kurzemes radio klausītājiem. Tā kā ir arī atzinība par esošajiem darbiem. Tas ir superīgi. Man ir liels prieks par Kurzemes radio. Es vienu brīdi dzīvoju Tukuma rajonā, un Kurzemes radio bija, laikam, man mīļākā stacija vispār. Prieks censties katrā ziņā.
Nu, Just, vai tev ir vēl kāds, nu labi, mēs tagad noprezentēsim jaunas dziesmas, bet Vēstnieks varbūt plāno uzstāties kaut kur? Es noteikti plānoju uzstāties vasarā daudz. Man īstenībā ļoti daudz cilvēku prasa, kad būs kaut kādi koncerti un tā. Un vienkārši es to albumu gribu izlaist, kurš man ļoti lēnām nāk. Man bija plāns, ka viņš iznāks jau pagājušā vasarā, bet nesanāca viņu tā kā pabeigt, un es negribēju arī sasteigt. Un teiksim, šīs divas dziesmas, kas nāk ārā tagad, kas iznāca vakar, un kurš mēs vienu no tām arī dzirdēsim pie jums, viņas arī vienkārši ieskicē kaut ko līdzīgu, ko Strāva, protams, tā dziesma atšķirās. Tās dziesmas atšķirās, bet tas ir tomēr, es teiktu, tāds vasaras mūzika. Un jā, tā kā vasarā mēs noteikti tiekamies, un es vēl noteikti pa ceļam iekāpšu pie jums arī vēl kādu reizi. Pavasars tomēr ir tālu, bet jā, tā. Nokusīs sniegs, ceļi būs vaļā, un tad arī līdz Kuldīgai, līdz Kurzemes radio studijai varēs mierīgi atbraukt. Nu, es varu pačukstēt priekšā, mēs klausīsimies ātri lēni, varbūt pastāsti 3 vārdos par šo dziesmu, pirms mēs viņu klausamies. Kāds tad ir tas vēstījums un par dziesmu kopumā? Ātri lēni radās, man liekas, tā bija viena no salīdzinoši jaunākajām dziesmām tieši man pašam. Un es arī neesmu izlaidis daudz vecās dziesmas, kuras es izlaiduši vēlāk, bet šī dziesma bija tāda vienkārši, kur man bija kaut kāds tāds Los Angeles groove feels kaut kāds, kas man patika, bet par pašu dziesmu viņa radās, jā, man liekas, es iemīlējos vienā dāmā. Un viņa aizbrauc uz Ameriku. Cik forši? Dziesmē, es domāju, jebkurš var rezonēt ar vārdiem. Var patikt meldiņš, var nepatikt meldiņš, bet man liekas, vārdi ir ģeniāli, ļoti vienkārši. Bet tā kā, man liekas, jebkurš var rezonēt. Nu, par dziesmām var daudz diskutēt, es domāju, viņas ir jāklausās. Katrā ziņā, Rudolf, paldies, ka pieslēdzies, un gaidām tevi atkal ciemos, gan virtuāli, gan, protams, šeit pat uz vietas studijā. Liels paldies! Coolers FM. Na 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 na.